Labdien, labdien, šajā sniegotajā pēcpusdienā ļoti tiešām, kā būtu pareizi teikt, ziemai atbilstošā laikā. Vai kā es te tikko palasīju Facebooku, kur man viens labs pazīstams cilvēks raksta, ka tas laiks atbilst ļoti tiešām skaistai dziesmai, krīt visbaltākie sniegi. Tas tāds līrisks ievadījums būtu tam, ko es šodien vēlos pateikt. Un šodien es vēlos pateikt principā tikai to, kas ir bijis saistīts ar iepriekšējo manis tikko teikto par 19. Ābrenes aizsargu pulka darbību, un cilvēku uzdod jautājums, tādu īstenībā ļoti vienkārši jautājums. Es neskaitu to, kuri tur vienkārši, kā saka, apdriš man no galvas līdz kājām visādi, traumēti ar galvu, pārsvarā no Nacionālās apvienības, ja? Lai gan nekādas Nacionālās apvienības nav, tā ir absolūts šis veidojums, ko mēs saprotam par Nacionālo apvienību, un kurš ir kādreiz izaudzis no partijām Tēvzemē un Brīvībai un Latvijas Nacionālās neatkarības kustības, ir absolūts čekas Valsts drošības komitejas veidojums no sākuma līdz beigām, un tur es varbūt kādreiz pat, bet droši jau, kad visam nebūs laika, uzrakstīšu grāmatu par šiem latviskajiem ceļiem un Latvijas pamatnācijas un Latvijas valsts interešu aizstāvjiem un viņu finansējumu avotiem, kas visi ir aiz zilupes dabīgad un tā tālāk. Es te nerunāju par visiem Helmaņa cirkiem ar aveniem, un visu pārējo, tur tas viss ir, un kur, kad Šņore faktiski ir strādājis Krievijas aizsardzības sektora uzņēmumā, un tā tālāk, un tur tagad dūls var palikt, ja? Bet, es par to neuztraucos, neņem galvā, jo šo plānprātiņu īstenībā Latvijā ir ļoti minimāli, tas ir kaut kādi 2-3% labākā gadījumā, ko arī parāda vēlēšana rezultāti, kad, cilvēki, kuriem ar galvu viss ir kārtībā un kuri nav Tvaika ielā 2, ja? Pareizi tāda bija adrese. Viņi nebalso par šo te visu publiku, tāpēc es to vispār atmetu malā, un jūs tur varat rakstīt tam jebko. Būtība ir tāda, uzdod jautājumu, kas ir pilnīgi loģisks un absolūti viņš ir pamatots un arī gudrs. Einara, kādu vēl pēc tev vispār tā, tur vēl saka sūda abreni, ir vajadzīgi viss šī lieta, ja? Un ko tas dod un no kā jūs tur dzīvosiet, ja jūs tur kaut ko uztaisīsiet? Tas ir otrs jautājums, un trešais ir, vai tiešām Krievija vienkārši jums tā tur atdos, un jūs tur varēsiet darīt, ko jūs gribat. Tātad, es atbildu uz visiem šiem te jautājumiem. Un iepriekšējā reizē, kad es ierunāju tekstu par 19. Ābrenes aizsargu pulku, es teicu absolūti bez jebkādas lielības, tiešām, pilnīgi es ar to nelielos, kad es tiešām paredzēju diezgan vairākus ļoti ģeopolitiski stratēģiskus notikumus līdz tam, kamēr viņi bija notikuši. Un man cilvēki atgādināja, paldies, kad, laikam atkal vienīgais, es nezinu, varbūt visā bijušajā Padomju Savienības teritorijā, atkal Austrum Eiropā jau no 100 punktiem, es ļoti precīzi paredzēju to visu. Tas viss ir pierādāms, bet man nekas nav jāpierāda. Es netaisos vienam neko pierādīt, to visu internetā var atrast, ja? Ar manām intervijām, ar maniem izteicieniem un komentējumiem Azerbaidžānas presē par Kalna Karabahas neatzīta valstiska veidojuma turpmāko likteni. Un tad, kad es pateicu, ka tas viss būs, un tas viss beigsies, un Azerbaidžāna atgūs savus dabistiskā vēsturiskās zemes, uz mani arī tā, kā vienmēr pie mums, jā. Bet kas ir šodien? Un tas viss notika vienas dienas laikā. Pa vienu dienu. Es pateicu, ka arī Krievs no turienes izmetīs ārā visus tos miera nesējus. Nebūs tur vairāk nekāda Krievijas miera nesēja un viss pārējais, ja? Kā arī sabruks tā sistēma, ko sauc par ODKB. Tā saucamā Krievijas kolektīvā drošības sistēma, ko viņi mēģināja būvēt kaut kādu pretstatu NATO, ja? Dabīgi, ka viņi sabruks un tur Armēnija iet ārā un tā tālāk, un tas viss ir skaidrs, bet šodien atkal nav runa par to. Ir runa par Ābreni. Tātad pirmkārt, kāpēc? Atbildu. Vēsturiskās taisnības
labad. Viss. Tā ir zeme, kura nepieder Krievijai un Padomju Savienībai. Jo, kāpēc šo jautājumu var aktualizēt? Un tieši tagad. Tātad pēc Otrā pasaules kara bija uzbūvēta pasaules mērogā starp valstu attiecību sistēma, politiskā arhitektūra ar pamatbāzes elementu, fundamentu apvienoto nāciju organizāciju. Un apvienoto nāciju organizācijā drošības padomu ar tās pastāvīgiem locekļiem, kuram katram ir veto tiesības. Tas bija kā gala rezultāts Teherānas, Jaltas un Potsdamas konferencēm. Pēc tam robežu nemainību, vai precīzāk, Otrā pasaules kara rezultātu politisko nobeigumu, nofiksēja Helsinkos 1975. Gadā ar saucamo nobeiguma aktu. To arī parakstīja, starp citu, Vatikāns. Parakstīja 33 Eiropas valsts plus Kanādu un Amerikas Savienotās valsts. Vatikānu vārdā parakstīja Svētais Krēsls. Tā sauc šo organizāciju starptautiski. Tātad pēc tam, kad sabruka Padomju Savienība, kuru reāli iznīcināja čekisti, Valsts drošības komiteja, lai varētu gūt personīgu labumu, materiālu un izlaupītu visu to teritoriju, kas arī notika. Pēc tam, kad sabruka Dienvidslāvija ar visām iespējamām variantiem, kad tika nodibināta Kosovas republika un tā tālāk, mēs vairs nevaram runāt par šo arhitektūru ģeopolitisko, kura bija uzbūvēta Otrā pasaules kara rezultātā un saskaņota starp pāris valstīm. Tātad tā ir Lielbritānija, Amerikas Savienotās valsts, Padomju Savienība, tur jau klāt smukumam pielika Francija. Tā, ja. Tas viss ir kardināli un radikāli mainījies. Tātad tas ir pamats, ģeopolitiskais. Tātad ņemot vērā situāciju ar Krieviju un Ukrainu, kur Krievija savukārt atkal pārkāpa savas saistības, kura bija uzņēmušies ar Budapeštas memorandu. Pilnīgi vienkārši uzspļaus tā samīdī kājām un nospļauties, kas tur bijis parakstīts. Ja? Bet, tur tā lieta nesanāca tā, kā gribēja šie čekisti. Ja? Un tāpēc ir jāsaprot viena lieta. Tas ir jautājums, tā ir atbildība uz otro jautājumu daļu, ka nezinu, kāpēc ir izveidojies tāds stereotips, viņš kaut kur ir galīgi nepareizs, ka mums visu laiku Krievija asociējās, ka tur Putins ir, un kad šitie te tur Putins, Patruševs, Šaigu, un viss tā švobla, kas tur ir, visādi, visi tie, kas tur ir, jā, viss tā viņa drošības padomu saucamā, jā. Vai politbirojs, kā viņi paši saka, tas ir šodienas Krievijas politbirojs, jā, te visiem tur kadriem, ka viņi ir mūžīgi, un ka šī ideoloģija viņiem būs mūžīgi. Mīļie cilvēki, taču nē, taču dabīgi, ka nē, taču viņi pirmkārt nav nemirstīgi, neviens no viņiem nav nemirstīgi. Otrkārt, pašā Krievijā, dabīgi, ka neviens negrib sēdēt cietumā, tāpat kā Latvijā, ja? Un tāpēc cilvēki neizsaka to, ko viņi reāli iekšā gaida, jūt vai sajūt. Nē, tur ir procents, kas ir, ir procents, ir dabīgi, bet lielajās pilsētās, miljonu pilsētās, miljardieru elitē, biznesa elitē un arī atsevišķu Krievijas spēcdienestu, bet neiet runa par čekistiem, par federālo drošības dienestu, tur nē. Tātad lielākoties visi gaida, kad šis kungs, ko sauc vēl par Huilo, ja, vienkārši nometīs pekas.
Bet es pieļauju iespēju, ka viņam palīdzēs šīs pekas nomest. Un es domāju, ka tas būs diezgan ātri. Es tā domāju. Tur kopā ar visiem Patruševiem, no visiem pārējiem, kas arī ir, ja. Un, kur ir tā loģika? Viņi ir ārkārtīgi vienkārši patiesībā. Krievijas elite, arī tur ir kaut kāda elite, ir cilvēki, kuriem ir kaut kāda nauda un tā tālāk. Viņiem nav vajadzīgs šis karš. Pilnīgi nepriekš kam. Viņiem nav vajadzīgs sankciju mehānisms. Viņi negrib būt Ķīnas vasaļi, saprotiet? Viņi negrib būt Ķīnas vasaļi. Viņi saprot, ka Ķīna viņus, tas ir tikai 10 gadus jautājums, pakļaus tā, kā tur vairs atpakaļ ceļi nebūs. Tāpēc viņi dabīgi, kad ir ieinteresēti karu izbeigt, viņi ir ieinteresēti reālā Krievijas politiskās varas vadības fiziskā nāvē. Tas ir reāli. Viņi ir ieinteresēti noslēgt vienošanās ar rietumiem. Viņi ir ieinteresēti atgriezties civilizētā pasaulē. Tas ir pilnīgi loģiski. Tāpēc nevajag domāt, ka vienmēr Krievija būs šit huilo vadītā sistēma. Nebūs tā, ja? No otras puses, Krievijā ir lielākais kodola arsenāls pasaulē un aptuveni trešdaļa zināmo dabas resursu. Tāpēc variants, ka pēkšņi pasauli vairāk no viņiem vispār neko nepērk, viņš ir izslēgts. Runāsim godīgi. Un, ja mēs paskatīsimies ciparus, tad tur atkal ir dažādi ceļi, visādi mahināciju un tur pilns viss, ja? Bet patiesībā rietumu demokrātiskā pasaule mūsu strateģiskie partneri un pērk no Krieviem arī šodien gan sašķidrinātu gāzi, gan parastu gāzi, gan naftu, gan naftas pārstrādes produktus tikai tā. Ja nemaldos, tad tur tā summa ir kaut kāda, kaut kur tuvu pie 500 triljona, ko viņi saņem gadā. Tādas ir tās lietas. Tāpēc, ņemot vērā, kad arī NATO ir iestājusies Somija, jo viņi negrib atkārtojumu 39. gada ziemai, gadienā, ja kas, jo, tas austrumu kaimiņš ir tāds dīvains, viņš ir smagi dīvains un smagi slims uz šo brīdi, ja, ar galvu dabīgi, ja. Un arī Zviedrija saprot, ka viņiem, nevajag viņiem tur Livonijas karus atpakaļ un visus šitos te, jo ar tiem tur nekas labs nav, ja. Un tāpēc viņi būs NATO 100%, tas ir viss bez variantiem, un tāpēc es domāju, ka Krievi pirmkārt tur būs varas maiņa. Viņi varbūt arī asiņaini. Cerēsim, ka tas neskars mūs kaut kādā veidā, kamēr viņi tur slaktēs viens otru. Bet gala rezultātā es domāju, ka tur atnāks pie varas cilvēki, ka viņi nebūs draugi mums, dabīgi, ka nē. Taču nē, dabīgi, ka nē. Jo tur šīs impēriskās ambīcijas, lielvalsts ambīcijas, un tur mēs visur esam uzvarējuši un viss izdrāzuši, lai gan īstenībā lielākoties viņi ir izdrāsti vispār iekas, ja, un tā tālāk, ja. Bet, viņus, jo, tur viss būs ārēji, ja, un labīgi, ja. Bet nosaka tomēr pasaulē visu naudu reāli. Un nosaka ekonomiskais pragmatisms. Un tāpēc es pieļauju iespēju, kad, ja notiek šis juku laiks Krievijai, un sākās tur kaut kādi pilsoņu kara aspekti, tad tieši tajā brīdī šo te Abrenes teritoriju var paņemt. Pie tām ne no NATO teritorijas puses, mēs nekad to neesam izskatījuši, pat ka varētu kaut kādā veidā, nedod Dievs šeit vispār kaut kā sasaistīt NATO, tas ir pilnīgi izslēgts, jo, mēs neesam ķerti, ja, šis nevar taisīt 3. pasaules karu, ja. Bet tur būs vaļā visas Krievijas gaisa telpas, un ticiet man, ka tur ies vaļā šī visa lieta, ka būs kaut kāds periods, ka tur varēs lidināties ar jebko, un tur neviens neko netrieks zemē, un tā tālāk, jo tur visi dalīs tos resursus, dalīs krēslus, un tur var būt visvisādi brīnumi. Un es pieļauju, ka šajā brīdī var paņemt, to, kas sen būtu jāpaņem, ja? Jo vairs nav
Jaltas sistēmas, vairs nav Potsdamas sistēmas, vairs nav Helsinku nobeiguma akti. Ja? Tas viss ir beidzies. Tāpēc mēs sākam rakstīt vēsturi atkal no jauna. Ja? Kāda šeit var būt situācija ar Kenigsbergu un Kenigsbergu, Austrumprūsiju? Nezinu. Bet domāju, ka viņa nezinu, vai krieviem varētu palikt. Lai gan tur būs problēmas, tur būs liels problēmas. Un ne jau ar krieviem tur būs problēmas. Tur būs problēmas ar Poliju un Vāciju. Baigās problēmas. Bet, to mēs runāsim kādu citreiz. Tāpat es domāju, ka viennozīmīgi nojuks Piedņestras Moldova republika, jo tur tas veidojums, es viņā esmu bijis, viņš tur ir, tur viņa arī savāk, tur pa vienu nakti var, ja. Tāpat kā notika Kalnu Karabahā tieši šādas lietas, ja. Un es domāju, ka Krievu loģika varētu būt tāda, ka mēs kaut kā, tas pats arī ir par Sahalīnu un par Kurilu salām, ja. Jo tur ir miera līgums vispār jāslēdz ar Japāņiem. Kad mēs kaut ko nometam nost no tā visu, ko mēs esam zaguši, ja? Tas ir zakts viss reāli, ja? Ka mēs no tās servīzes, ko mēs esam nofenderējuši, mēs tur pāris tasītas tur atdodam atpakaļ īpašniekiem, ja? Tajā skaitā tāda tasīta kā abreņa. Un noslēdzam mēs mieru tur. Es pieļauju, ka var būt arī runa par kompensāciju Ukrainai, kaut kādām kompensācijām par šo karu, par karu radītiem zaudējumiem, tur tas viss var būt tāds mehānisms. Vai kaut kāds čenčs, kaut cits notiek starp Kremlu un Balto namu. Tāpēc, ka reāli čenčs ir starp Maskavu un Vašingtonu, ja. Un var šādā brīdī rasties jauna valsts. Var. Un tam ir jātic. Tas ir otrajā daļa. Un trešā daļa, ok. Jūs tagad esat dabūjuši un pasludinājuši Abrenes Tautas Republiku. Ko jūs tur darīsiet vispār? No kā jūs dzīvosiet? Ja? Parasti tā kā loģisks, ļoti loģisks jautājums. Es atbildu. Tātad Krievijai, kā vienai no pasaules lielākajiem eksportētājiem un arī importētājiem, starp citu, ir vienmēr nepieciešami transporta koridori. Vai mūsdienu valodā runājot, loģistikas hubi. Es runāju jau par pēc Putina Krieviju. Tāpēc, ka es vēl vienreiz saku, nebūs šis huilo ar saviem čekistiem tur mūžīgi. Viņus tā kā apsitīs. Tas ir 100 punkti. Lūk, un pēc Putina laikā, un kad es pieļauju iespēju, un tas ir točni, tā varētu būt, kad, kā es jau saku, šīs teritorijas, kas ir pašas tādas, tādas visādas, savācat viņas, velc ar jums visiem, ja? Tikai noņemat mums sankcijas, atļaujiet mums normāli tirgot, dzīvot, pats galvenais, elitei dzīvot normāli. Un viss, un kādu brīdi šis kaut kā 10 gadi šāds joks var iet cauri, ja? Pēc tam tur atkal var būt kaut kādas perturbācijas dabīgi. Bet tas ir jāizmanto, kā izmantoja Ulmans 18. gadā. Izmantoja brīdi, kad varēja tajā visā iespraukties. Un piedzima Latvijas valsts. Tātad, ko nozīmē loģistikas hubs? Krievijai vienmēr būs vajadzīga vieta, kur var pārformēt kravu plūsmas dokumentus. Tas ir tā jāsaprot reāli. Domāju, ka visi jūs saprotat, ko es ar to domāju. Turpat blakus ir ļoti labi, ja darbojas bankas, kuras dabīgi, ka nevar darboties, piemēram, Latvijā. Pēc visiem mūsu finansu remontiem un tā tālāk, ja? Bet tādā Abrenes Tautas Republikā viņš var darboties mierīgi, bez jebkādām problēmām. Un ir iespējams tieši dzelzceļa savienojums Abrene-Rēzekne. Rēzekne 2, vai viņi saucās Rēzekne preču 2. Es tagad saku vienkārši pēc kaut kādas vecas atmiņas, tie, kas ir no Rēzeknes, man uzreiz pateiks priekšā, vai es saku pareizi vai nepareizi, bet būtība tāda, ka Rēzeknes dzelzceļa stacija ir faktiski viens no lielākajiem, ja nevis lielākais austrumu virzienā, dzelzceļa loģistikas centrs, kur tiek formēti sastāv ešaloni. Gan uz eksportu, gan uz importu, gan uz konteineriem, gan uz beramkravām, gan uz cisternām un tā tālāk un joprojām. Tāpēc
Abrene un šī teritorija var kļūt par zemi, vietu, centru un valsti, kura apkalpo šo milzīgo Krievijas preču plūsmu un vienlaicīgi nodrošina darbu, nodokļus Latvijas ostās un Latvijas dzelzceļam, kas šodien ir ļoti svarīgi aktuāli. Un no tā, ka tā visa nebūs, mēs nevaram aizbraukt projām ar zemi Latvijas, lai gan ir labāks vietas droši, kad ekoloģiski pat, ja, kur it kā varētu dzīvot, bet mēs nevaram ar šo Latvijas zemi, ar mūsu zemi, kaut kur aizbraukt projām, mēs nevaram ar Abrenu aizbraukt kaut kur projām un palikt, lai tie Krievi tur jājās kā grib. Tas nav iespējams. Mums ir ģeogrāfija vienkārši šāda, ja, un viņi ir jāizmanto, viņi ir gudri jāizmanto. Jautājums, kā jūs varat noturēt savu varu? Ja Krieviem tur ir armija, viņiem tur miljonu zaudējums nospļauties, ja? Es paskaidroju. Varu un valsti faktiski nesargā tikai bruņot armiju vai bruņoties spēki. To sargā ārvalstu investīcijas. Un vēl jau vairāk finansu intereses. Saprotat? Es domāju, ka jūs saprotat, kāpēc vācieši neiebruka Šveicē, piemēram. Kāpēc vācieši neaiztika Vatikānu, piemēram. Kāpēc nevienam prātā nav ienācis, piemēram, iebrukt apvienotos Arābu Emirātos. Tur viens mēģināja Kuveitā iebrukt savā laikā, kā viņš beidz savu dzīvi. Tāpēc padomājiet, ja. Tur, kur ir nauda, liela nauda un pasaules mēroga kravu tranzītu koridori un banku sistēma, kura apkalpo šo tranzītu plūsmu, neviens iekšā nebrūk. Neviens. Tāds ir. Diemžēl politika ir ļoti ciniska un ļoti pragmatiska. Un es varu pateikt, kā piemēru absolūti visiem saprotam lietu, tā ir Hongkonga. Kuru Lielbritānija kā apakšmandāta teritorija atdeva komunistiskai Ķīnai. Ja? Bet pat šodien parasts ķīnietis Hongkongā nevar iebraukt bez vīzes. Viņiem tur ir sava republika, nosauksim tā. Kāpēc? Tāpēc, ka Hongkonga ir Dienvidu-Austrumāzijas finanses centrs. Tur ir Dienvidu-Austrumāzijas visa nauda. Vienā šajā punktā, tādā, ko knapi kārtē var atrast. Un tur viss ir kārtībā, tur viss ir normāli, tā kā vajag. Un tur no komunistiskām idejām Ķīnas smags pat nav. Ja tā, nopietni. Tāpēc politikai, un tīpaši politikai, kas ir mūsu pierobežā vai aiz mūsu robežas un starp šo te Latviju, Krieviju, Baltkrieviju, viņai ir jābūt ļoti ciniskai. Viņai ir jābūt ļoti pragmatiskai un ļoti gudrai. Bet nekad neaizmirstot mūsu vēsturi. Ar šīs vēstures ļoti tumšajiem laikiem un ļoti tumšajiem punktiem. Kā arī droši, ka nevajadzētu aizmirst to, ko ir teicis Polijas maršals. Ja nemaldos maršals, viņš ir Pilsudskis. Kā Krievi var parakstīt jebko, tikai tad, ja viņi ir piespiesti, un tiklīdz viņi atgūst spēku, viņi tam uzspļauj. Aptuveni tā loģika ir tāda, ja. Un kaut ko līdzīgi teicis arī Mannerheims, pie kam tie bija visi maršali, ģenerāļi, kas ļoti labi saprata, kas ir Krievijas impērija, kā viņi elpo, kā viņi iekšienē, viss tas tur grozās un viss pārējais. Un mēs nevaram tur darīt neko skaita ziņā, jo viņiem pazaudēt miljonu pa gadu kara laikā ir nospļauties vienkārši. Latvijai miljonus gada laikā
Mums vairāk vispār nav šīs tautas. Mūsu tautas vairāk nav. Un tāpēc ir jābūt šim vēsturiskam taisnīgumam. Un es atkārtoju, to es daudz reizes teicu, kāpēc mēs neizskatām jautājumu par to, kad Abreni tur pievienot atpakaļ Latvijas Republikai. Tāpēc, ka, mīļie cilvēki, šos jautājumus nevajag uzdot man 100% ne. Ir Vaira Vīķa Freiberga, viņa vēl ir dzīva, vesela, un lai Dievs dod viņai ilgus gadus. Ir Aigars Kalvīts tāds, arī lai viņam laba veselība un ilgi gadi. Viņus savācat kopā un uzdodat parasti jautājumu, kāpēc jūs padirsāt Abreni? Nu, viss. Tāpēc viņa nebūs atpakaļ Latvijai. Mēs šeit saistamies ar mūsu igauņu kolēģiem, jo viņiem ir analoga situācija. Tur iet runa pa pečoriem. Tur arī teritorija, ko Krievi nočiepuši igauņiem, ja? Nu, tur ir analoga situācija, tāpēc varbūt šeit var notikt kaut kāda, teiksim tā, darbību saskaņošana arī ar Igauniju attiecībā par pečoru teritoriju. Kā viņi uz to skatās, es nekomentēšu, jo tur arī ir lietas, kas visas ir diemžēl klasificējams. Tas ir kā slēgta informācija. Bet es varu pateikt, ka arī tur cilvēki domā par šo to nākotnes vārdā. Tas tā ļoti cēls skan, bet ne jau viss pasaulē ir pērkams par naudu, diemžēl. Vai par laimi? Patiesībā par laimi. Visu labu, uz redzēšanos.